Sveiciens jums no Inverneses. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Ziniet, kāda ir mana liecība katru rītu, kad es pieceļos. Man liecība ir par to savā sirdī iekšienē. Es jūtu to, ka Svētais Gars runā šodien, tu savu dzīvi esi nodzīvojis par tukšo. Un es saprotu to, ka es vēlos viņam kalpot. Un tad, kad es atbraucu šeit uz Invernesu un aizgāju šo draudzi ņūpu kopu, es laiku redzēju sevi sludinot. Un Svētais Gars visu laiku manā sirdī runāja ar mani, tev ir jāsludina, tev ir jākalpo. Es kaut kā visu laiku bremzēju un tad šis aicinājums palika arvien klusāks. Bet zinu, ka Dievs mūs aicina. Un es domāju, ka mēs kā kristieši, mums nav, kā es atceros, kā bīskaps teica, tad, kad tu iesēdies peļķē, tad nesēdi ilgi peļķē, celies augšā, ej tālāk. Un es domāju, es atceros, vienai māsa arī jautāju, ko viņi saka par to, ka mēs kļūdamies un mums neizdodas. Viņi saka, ietekmīgi cilvēki, viņi ir kļūdījušies, viņi ir mēģinājuši vēlreiz, kamēr ir izdevies, viņi celšies augšā, un viņi ir gājuši tālāk uz priekšu. Un es domāju, arī mums, kā Dieva bērniem, mums ir jāceļās, mums ir jākalpo. Un mani šokēja arī tas, ka tagad draudze, viņi ir izmainījuši Journey Church, ceļojuma draudze, Journey Church, ceļojuma draudze. Bet mani šokēja tas, kad kāds cilvēks uz invalīdu ratiņos, kurš lūdz par dziedināšanu, viņam 66 gadu jubilejā, ko viņam uzdāvina, aizved pie tetovētāja un uztatuvēja, tad iegravēja zīmi miesā, un es vienkārši domāju par to, kad draudzē, mācītājs nemāca savus cilvēkus, tas ir reāls grēks, tad tetovēt, ietatuvēt kādas lietas savā miesā, tas ir reāls grēks. Un es ticu, mums katram ir jāceļās, mums jāiet tikai uz priekšu. Taisnais krīt 7 reizes, bet viņš ceļās augšā un viņš iet tālāk. Un es arī jūs aicinu celties augšā, iet uz priekšu, iet vienmēr uz priekšu, nekad nepakrist. Tāpēc arī, ja arī pakrīt, piecelties un iet tālāk kopā ar Jēzus Kristu. Jo es kaut kā iekšienē jūtu, kad es visu laiku esmu tā kā aizstāvības pozīcijā pret visu šo tumsu, bet tad, kad es saprotu, ja es kalpoju, es eju vienkārši uzbrukumā. Es eju uzbrukumā un es vēlos iet uzbrukumā. Es nevēlos stāvēt uz vietas, es nevēlos kaut kur paslēpties no ienaidnieka. Vienkārši iet, lūgt par cilvēkiem, kas šeit latvieši Invernesā vai poļi vai krievi, bet lūgt par viņiem kalpot, noīrēt telpas un kalpot dzīvajam un patiesajam Dievam. Un es ticu, ka vēl viss ir priekšā, ka Dievs vadīs, svētīs un vienkārši nenodzīvot savu dzīvi par tukšo. Es to nevēlos. Un es ticu, arī tu nevēlies. Un es lūdzu debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, šodien piecelt katru savu bērnu, lai mēs katrs ejam tajā aicinājumā, kur Dievs mūs ir aicinājis, ka mēs tajā ejam un ka mēs nekad neapstājamies, kad mēs neapstājamies pie kaut kādām kļūdām vai kaut kādiem klupieniem. Nē, mēs ceļamies augšā, mūsu acis lūkojas uz Jēzu. Un es lūdos, lai šodien katrs skatās uz tevi un lai mums šīs slāpes debes Tēvs pēc tevis nepazūd, ka mēs slāpstam, ka mēs ilgojamies pēc tevis Jēzus Kristus vārdā. Un debes Tēvs, tev lūdzu, iededz savu uguni, iededz, kungs, debes Tēvs, šajā brīdī Jēzus vārdā. Piepildi katru, kas man skatās ar svēto garu uguni. Piepildi Jēzus Kristus vārdā, lai katrs piepildās šodien ar tavu svaidījumu, ar tavu uguni, ar tavu spēku, ar tavu gudrību, ar tavu atziņu, svētī un vāri, kungs, šajā dienā. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Esiet bagātīgi svētīt, brīnišķīga diena, brīnišķīgs laiks, lai dalītos ar tām atziņām, ko Dievs līdz manā sirdī, un es slāpstu, es ilgojos kalpot viņam un veltīt savu dzīvi tikai un vienīgi Jēzum Kristum. Amen. Nenosēdēt pa tukšo baznīcā, jo arī es vienkārši eju šeit vietējā draudzē, man liekas, es vienkārši nosēžu. Es nosēžu, es filmēju, es kalpoju, bet man liekas, neko nesaņem, un es vienkārši kā tukšs trauks aizēju atnāk. Bet es zinu, ka mani ir apslēpts dzīvā Dievu debesu bagātības, un man tās ir jādod cilvēkiem, un jākalpo, un jālūdz, un jāveltī savu dzīvi
Jēzu Kristu. Esiet svētīti Jēzus Kristus vārdā. Amen.